Es tevi gaidīju jau stundu. Krastu puika bija apmaldījies. Tev ir jābūt mājās, kad es nāku. Es tikai viņu aizvedu mājās. Man ir tiesības to prasīt. Es tevi uzturu. Tevi un tavu bērnu. Mūsu bērnu. Nu, kā tu nesaproti? Man ir jābūt mājās. Ja sieva pamodīsies un manis nebūs, viņai var sākties lēkme. Un pēdējā laikā viņa ir tik vārga. Un ja nu pēkšņi viņa var atstiept kājas. Tas būs uz manas sirdsapziņas. Es to negribu. Tu taču to saproti. Tas tev dāvana. Mūsu 10 gadu jubileja. Tu taču neesi aizmirsusi. Patīk. Es pats aplikšu. Tā katram var tā gadīties. Nu, pārāk ilgi mani gaidīja, satraucies, nāc, sanervozējies, nu, nāc. Pakliedz vēl! Tu man iesako! Kas viņš ir? Kas? Es viņu nogalināšu. Ko? To, kur tu sauc. Es nevienu nesaucu. Tad kliedz vēl? Nē. Kliedz! 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 Piedod. Ej mājās, sieviņa gaida. Ej. Paklau. Man kaut kas ienāca prātā. Mēs varētu abi divi aizbraukt uz Rīgu. Man ir iekrājies sviests pārdošana. Sieva neko nepamanīs. Man ir... Ko? Ej! Ej!
Kāpēc tā? Kāpēc tas notiek tieši ar mani? Lai kur es ietu, man ir tāda sajūta, ka uz mani visi dīvaini skatās. Es vairs neesmu es. Es taču dzeru tās tavas zāļu tējas. Un vispār. Un kāpēc tā? Un tad vienmēr tie jautājumi. Ko tu dari, kā tev iet, par ko tu domā, par vīrieti, kā viņu sauc, atzīsties? Juris. Piedod, kā viņam šodien ir? Slikti. Man vajag termometru, man vajag zāles. Kāpēc tu man to uzreiz neteici? Būs. Piedod. Tu saproti. Es tev nevaru sniegt to, bet viņi visi citi var. Cik ilgi tu dzīvos bez vīrieša? Man ir vectetiņš Juris, man nevienu citu nevajag. Tu esi vienīgā, kas man saprot. Vienīgā, kuras priekšā man nav jāizliekas. Varbūt, ka tu varētu aiziet pie ārsta. Lai visu uzzina? Lai rāda uz mani ar pirkstiem? Bet varbūt, ka var izārstēt. Ja tu man nevari palīdzēt, tad man nevar neviens. Šitās no rīta uzreiz pēc pamošanās. Šitās vakarā. Pirms gulētiešanas. Un šitās jebkura laikā. Un jo biežāk, jo labāk. Atcerēsies? Atcerēšos. No rīta, vakarā, un jo biežāk, jo labāk. Labi, un tagad ej. Kāpēc tu mani gribi dabūt projām? Pēc, ka vectēvs un Juris tūlīt nāks atpakaļ. Tik drīz jau nenāks. Kad es gāju projām, viņiem varen ķērās. Pilns sietiņš ar asariem. Vienalga būs drošāk, ja tu iesi. Tu kādu gaidi? Kādu vīri? No rīta. Vakarā. Un jo biežāk, jo labāk. Redzi? Es atceros. Nu, labi, ka mājās bija. Pietiks? Pietiks. Tas tikai putnu būrītim. Sarkanā krāsā. Sarkankrūtītim. Māte jūs droši vien jau būs nogaidījusies. Nē, man pats sūtīja. Paldies. Ir atnikušas tapas greizsirdības un dusmu lēkmes. Paklau. Es taču nevarēju zināt, ka tas ir puika. Vajadzēja vispirms apskatīties, pēc tam sist. Ej prom. Tā ir mana māja. Un tad iešu es. Es gribu normālu dzīvi, normālu ģimeni. Mana sieva ilgāk par mēnesi vairs neizturēs. Tik līdzīgi nomirs, mēs apprecēsimies. Es tev apsolu. Es jau to dzirdu 10 gadus. Tas ir vienīgais, ko es tev varu solīt. Tas ir vienīgais, ko es tev varu dot. Rosienas dēli ir vīrieši, gandrīz, bet es... Nomierinies. Piedod. Ir jau labi.
Sāksim. Nē, Jurītim drīz jābūt mājās. šoreiz nē. Viņš aizvien makšķerē. Kā tu zini? Šorīt redzēju. Tev ir labs dēls. Es zinu. Es tev te atstāšu naudu. Ja ko vajag zālēm vai kam citam. Es redzu. Tevi kāds gaida. Ne. Tu steidzies. Es taču redzu. Atstāvu pamodināsi. Es jau daru visu, ko tu man liec. Dzeru tās tējas. Nepalīdz. Tad es iedomājos tevi ar kādu citu. Piedod. Ir ielāmi. Kāpēc tas tā ir? Nu, tad... Te jums būs nauda par nākošu mēnesi. Jā. Tad, nu... Manga, tu nāksi pie manis? Vai paņem manu mammu? Vakar nomira mana sieva. Jurīti, izēj ārā. Nē. Vaļo! Tā nē, Jurīti, tā nē! Kas noticis? Jūs kaut kur braucat? Atbrauks mans tēvs, viņš ir lielāks un spēcīgāks par tevi. Mamma viņu mīl, un viņš tev piekaus. Tas ir tavs tētis, Juri! Var aiziet. Es visu mūžu esmu tevi gaidījis. Un tagad, kad mēs varētu sākt dzīvot, tu man saki, ka ir par vēlu. Bet es agrāk nevarēju. Man bija jābūt kopā ar sievu. Es nevarēju viņu atstāt tādā stāvoklī. To tu saproti taču. Man ir 50 gadi. Es vēl neesmu dzīvojis. Nekad neesmu darījis to, ko patiesi esmu gribējis. Padomā par bērnu. Viņam ir vajadzīgs tēvs. Manga, tu taču zini, kā es viņu mīlu. Mēs apprecēsimies. Viss būs savādāk. Mēs būsim īsta ģimene. Jurīti? Jurīti, tu to gribi? Nē, neprasi viņam. Viņš nezina, viņš nesaprot, ko tas nozīmē būt īsta ģimene, bet mēs zinām. Mēs varam pamēģināt. Man tā ir pēdējā iespēja. Ejiet prom!